katru dienu tev ir izvēle, ko darīt ar savu dzīvi. Tu vari no rīta pamosties, ģērties un doties dienas gaitās uz darbu vai piepildīt citus savus plānus. Un tu vienmēr vari, palikt gultā un izlikties par slimu un neievērot to, kas tev ir paredzēts, kas tev ir ieplānots. Bet laika gaitā tu ar savām izvēlēm cilvēku prātos ar kaut ko raksturosies. Vai no ļoti čaklu, izdarīgu cilvēku, ar labu cilvēku, vai arī ar tādu sliņķi, slaistu. Līdzīgi ir arī mūsu attiecībās ar Dievu. Viņš mums ir devis kaut kādu plānu un uzdevumu dzīvē, un tad mūsu atbildība ir to piepildīt, dzīvot saskaņā ar to. Bet joprojām tev ir izvēle. Vai paklausīt tam, vai novērsties no tām. Šajā svētdienā Matejā mēs turpināsim domāt par to, kā atpazīt kristieti. Kas ir tās atpazīšanas zīmes mūsu dzīvē, un turpināsim pārdomāt 1. Jāņa vēstuli. Iesāksim 2. nodaļu, domāsim par paklausību. Uzaicinu tevi uz dievkalpojumiem Matejā šajā svētdienā 9:30 un 11:30 klātienē, vai arī Facebook un YouTube tiešraidēs. Bet īpaši uzaicinu ikvienu, kas varbūt dzīvo tālāk, pieslēgties Latvijas televīzijas tiešraidē 12:00, kur mēs varēsim domāt par to, kā mēs varam būt atpazīstami kā kristieši šajā laikā. Tiekamies Matejā!